Sveiki! Tad, manā dzīvē ir viena no lielajām dienām, viena no 6 lielajām dienām šāda veida, kas nozīmē, ir pienākusi man jauna grāmata. Deģenerāti un rokstāri. Vāciņš ir, viņš ir ļoti spītīgs. Dzīvē tā neizstāstot man tāda lampa, tāpēc man grūti parādīt. Tas kontrasts šeit varētu likties pārāk maz, bet es tieši tā ir domāts, ka viss ir tāds kā mazliet pat aizplīvots. Vienkārši vāciņš aizmugurē šeit. Vienīgais man nepatīk, tie burti ir palēknis, kāpēc nevis kontrastaini balti, bet tas pat ir mazākā bēda. Katrā ziņā iepriekš man pienāca bojāt vāciņi, tāpēc šo to gaidīju, domāju, bet nē, viss kārtībā. Tas ir tā, kā es gribēju. Un es esmu ļoti, ļoti priecīga šobrīd. Un vēlos pastāstīt par šo grāmatu. Tātad šajā kanālā es lielākoties runāju par maģiju, protams, par neopagānismu, par reliģijām, par meditācijas taisam un tam līdzīgi, bet manas dzīves otra lielā aizrautība un tas, ko es tiešām mīlu, un tas, par ko es sevi visvairāk uzskatu, kā es identificējos savā dzīvē, ir kā ragana un kā rakstniece. Tā ir mana profesionālā, vairāk dvēseliskā darbība. Profesionāli bieži izklausās tas, ar ko nopelnu lielu naudu vai vispār naudu, bet, protams, ka es nedaudz nopelnu naudu, bet katrā ziņā es izdodu vairāk par šīm grāmatām, nekā es par jau dabūju atpakaļ. Bet man par to nav nekādā ziņā kauns, jo es izdodu pati, tātad bez izdevniecības. Šie ir Doma Pērles, kas ir, pašizdevniecība, tā kā, kur paši cilvēki var izdot grāmatas. Paldies viņiem, Doma Pērlēm, par šo. Un tātad grāmata ir turpinājums Nakts sarkanajai triloģijai, kas sastāv no Nakts sarkanās marša, Nakts sarkanā garša un Nakts sarkanā skaņa, no Maldgunīm un revolūcijām turpinājums un Piederība zvaigznēm. Šī grāmata ir it kā, viņa ir kā stāsts. Cilvēki, divi tēli, stāsta par savu pagātni. Tas sanāk nākotnē visām šīm grāmatām pieminētajām, taču tas, kas tiek stāstīts, sākas jau pirms vēl triloģijas, un tad ieiet triloģijā, un tad tur tālāk tas, kas ir tagadne šajā grāmatā, tas ir gadiem tālāk par visām pārējām grāmatām. Tādēļ sanāk tā mazliet sarežģīti, ka tas ir pirmstāsts lielākoties, bet tur ir arī par to, kas notiek tagadnē, kas ir 1097. gads. Un tas tātad ir, kas vispār ir šī grāmata. Ja cilvēki ir lasījuši visas šīs grāmatas, tas būtu labāk lasīt viņu pēc visām 5 grāmatām, taču šī grāmata ir speciāli rakstīta tā, lai viņu vispār varētu lasīt pilnīgi kā atsevišķu grāmatu. Tādēļ, ka man ir tā, triloģija ir stilā, ko sauc par romantāziju, kas ir, kaķi man ir traki. Tātad romantāzija ir apvienojums starp fantāziju un romantiku, kas, protams, daudziem uzreiz asociējas ar Danielu stilu un visu kaut ko tam līdzīgu. Galīgi nav tādā veidā. Tā ir tumšās fantāzijas triloģija, bet tas arī nav tas, ko sauc par smart vai spice grāmatām, kuras ir, lielākoties erotika, bet ar fantāzijas elementiem, lai padarītu to visu vēl tur interesantāk, kā tur var kost, vai kā tur ir speciāls spējas, tur kā izdarīt lietas labāk vai sliktāk, vai enerģijas, vai kā var padarīt tā kā erotikas žanru interesantāku. Tā nav erotika, tur ir elementi, bet tas nav arī tas, kas ir daudziem šis smart un spice. Un
Viņa ir, triloģija ir ļoti citādāka romantika nekā mēs esam pieraduši, jo tā nav par mīlas trīsstūriem, tā varbūt no sākuma var izskatīties, tā beigās nav. Tas ir par poliamoriju, tas ir par LGBT attiecībām, tātad ne tikai vīrietis un sieviete, lai gan arī tās nav specifiski ļoti izteikti LGBT grāmatas. Darētu dažādi. Saiknes starp tēliem ir dažāda veida, tā nav noteikti tāda. Mēs tagad divi sanākam kopā, un tagad ir tur kāzas un mūžīga monogāma mīlestība līdz nāvim uzšķirs. Noteikti ne tāds stils. Bet tā ir romantāzija. Jā, tas ir fantāzija ar diezgan stipru uzsvaru uz romantiskajām un cita veida arī attiecībām, arī draugu un ģimenes attiecībām. Bet tā fantāzija tur arī ir diezgan daudz, un sižets negriežas tikai ap attiecībām. Diezgan tā grūti aprakstīt to žanru. Tad Atguns un revolūcijas un Piederības zvaigznēm ir augstā fantāzija, ja šo pirmo romantāzijas triloģiju varētu saukt urbānā fantāzija, tas nozīmē, ka viņi notiek mūsu pasaulē. To parasti salīdzina ar Harry Potteru, ka ir būtībā mūsu pasaule, kurā ir kaut kas apakšā, ko parasti cilvēki nezin, vai dažos gadījumos zin, bet, tā kā notiek kaut kas cits, kas ir tur undergroundā. Augstā fantāzija, tas to uzreiz saka Gradzenu pavēlnieks, tātad tā ir vispār cita pasaule, kurai nav sakara ar šo, daži saka, no tās pasaules pēc tam izauga mūsdienas, bet, tas ir bišķi pārspīlēti, tā kā Viduszeme gluži tomēr neizstāsta arī kaut vai kartē, kā mūsu kontinents un tam līdzīgi. Tātad, tas ir kaut kur citur, tur ir, tas nav vienkārši sakarā ar šo pasauli, tur var pastāvēt cilvēki arī, piemēram, Gradzenu pavēlniekā. Tās divas grāmatas ir augstā fantāzija, kas lielākoties notiek vienā pasaulē. Piederības zvaigznēm nedaudz nonāk arī šajā cilvēku pasaulē, taču tikai nedaudz, un tās būtnes ciemojas šeit. Lielākoties viss notiek tur. Šī grāmata salīdzinoši ir neizmērojami brutālāka, lai gan viņai notiek šajā pasaulē. Tiek pieminēts nedaudz kaut kas notiek citur, bet daudz, kas šeit ir par cilvēku attiecībām un par cilvēku dzīvi, jo šie tēli, divi galvenie tēli šeit ir, kuriem mainās viens otrs runā, tā kā divi skatu punkti. Viņi abi sāka kā cilvēki savu dzīvi, un tur ir daudz par arī vienkārši par cilvēkiem, tieši kā par šo pasauli. Ir sevišķi sākums, pēc tam tur jau mainās arī vairāk, bet sevišķi viens tēls lielāko daļu tā stāsta ir vēl cilvēks. Un es esmu ielikusi neizmērojami daudz šeit no savas pieredzes. Tas ir stāsts, kas ir viens no tēliem ir dzimis 1980. gadā, tātad 5 gadus pirms manis, ļoti līdzīgā laikā kā es. Un es viņu pat sākot, viņš pastāv, abi šie tēli, kas ir šajā grāmatā galvenie, pastāv gan visvairāk triloģijā, viens no viņiem parādās arī abās pārējās grāmatās ļoti nenozīmīgās lomās. Bet tas ir Aleksandrs, kas ir mans mīļākais tēls. Un, kad es sāku rakstīt triloģiju, es uzreiz zināju, jo es īstenībā sāku viņu rakstīt ar domu, ka tur būs divi galvenie tēli, Aleksandrs un Randa. Un es sevi tā kā sadalīju divās daļās. Viena bija ļoti, ļoti pārspīlēti, vienkāršojot, kā viena mana kā tumšā puse, otra mana kā labā gaišā puse. Bet tie tēli abi ir morāli pelēki, kā to mēdz saukt. Un
Šeit viens no tiem ir Aleksandrs, tātad tas, kurš ir dzimis 1980. gadā, un liela daļa darbības notiek tajā laikā, ko es esmu arī piedzīvojis, kā es teicu, tagadne šai grāmatai 2097. gads, kas tāda ir tāla nākotne mums šobrīd, bet tās atmiņas viņam ir daudz par 90. gadiem, arī par 2000. jau pēc tam, galvenokārt līdz 2007. Un es jau rakstot to triloģiju zināju, ka šie divi tēli, Aleksandrs un Randa, ir daļas no manis. Un, lai gan Aleksandra tēlā droši vien nevar gandrīz atpazīt neko no manis. Kaut ko var būt, bet ļoti, ļoti maz. Šeit ir izskaidrojums, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un varbūt tie, kas ir lasījuši triloģiju, jums būs īpaši interesanti uzzināt, kā tāda persona var rasties. Un tur ir daudz. Es esmu jau, kas neizmējami daudz no sevis, taču šis stāsts nav pilnībā par mani, protams. Tur ir par viņa ģimeni, par to, kā viņš piedzima, kā viņš auga, kā bērns, kādas lietas viņš piedzīvoja, kas viņam bija jaunībā. Ir epizodes, bet tādas, kas ir tiešā veidā no manas dzīves, ko es esmu piedzīvojusi. Ir tādas, ko es esmu dzirdējusi no citiem cilvēkiem, kas man bija apkārt. Tas parāda vidi, kādā es esmu augusi. Tas parāda daudz izjūtas, kas man ir bijušas dzīvē. Aleksandrs bieži jūtas tā, kā jutos es. Un šī ir ļoti, ļoti emocionāla, smaga grāmata. Tā kā ir šie satura brīdinājumi, kurus liek grāmatām dažkārt priekšā. Latviešu grāmatām parasti tādas vēl nedara. Mēs neesam tik tālu aizgājuši līdz tam, ka jau par visu vajag brīdināt. Cilvēki paši ir atbildīgi par saviem triggeriem. Šeit Latvijā vēl es apsvēru pat ierakstīt kaut ko. Bet, ja es šo grāmatu izdotu angliski, ko es darīšu, bet es viņu nevarēšu publicēt Amazonā, viņa ir par smagu. Un Amazonā ir ļoti, ļoti smagas grāmatas. Taču uzreiz brīdinu par šo grāmatu. Ja kādam ir problēmas ar to, kas notiek ar maziem bērniem, ar to, kas notiek ar jauniem pusaudžiem, ja jūs nespējat panest tās tēmas, tad šī grāmata jūs traumēs. Jo tā ir tā lieta, ko ļoti daudzi, tādā kā angliski runājušajā vidē, kas, protams, ir ļoti izteikti amerikāņu kultūras iespējā, bet, protams, arī vispārēji, tā kā, bet, jā, amerikāņu domāšana tomēr mums, Amazon Speed, tā ir amerikāņu kompānija, kur es publicēju savas angliski grāmatas, kuras 3 ir triloģija, publicēta 4. Malduguņas un revolūcijas, es šobrīd tulkoju angliski. Es domāju, ka Amazons mani ne tikai šo grāmatu man nobloķētu un neļautu, bet man pat varētu draudēt, ka man tiks nobloķēts profils. Šeit ir apraksti, nav paši grafiskākie par tām tēmām. Šeit ir arī seksuāli apraksti par to, ko dara pusauģi, un daudziem tas nepatīk. Taču manā uzskatā tas, kā bērni vēl prātā, bet, tie nav bērni, ir pieminēts arī pats smagākais, kas attiecās uz maziem bērniem, bet tas nav aprakstīts nekādās detaļās, tas ir tikai pieminēts, kas ir noticis, ne ar Aleksandru, bet ar kādu citu. Un daudziem šķiet, ka par tādām lietām nav jārunā, par to, ko pusauģi dara, kā viņi meklē kādu ko, kā viņiem nav ģimenē, kā viņiem nav izskaidrots, kā tam būtu jābūt, vai kas būtu labākais, vai kad viņi ir auguši apstākļos, kuros viņi nezin un nesaprot, ko viņi dara, vai kur viņi vienkārši meklē jebkādu siltumu, kaut ko,
darot lietas, kas nav viņiem veselīgas, ko viņi paši nesaprot, ko viņi dara un kas var beigties ļoti slikti. Bet ir tādas lietas notiek. Un arī tas, ko es minēju, ko droši vien jūs varat iedomāties, kas var notikt ar maziem bērniem sakarā ar šādām tēmām. Man nešķiet, ka mums ir vienkārši tāpēc, lai justies labi, jāatsakās rakstīt par šādām tēmām. Un par tēliem, kuri ir piedzīvojuši šādu veidu vardarbību arī bērnībā pret sevi. Un tas var daudziem nepatikt, tas var daudziem likties lieki, es tā neuzskatu. Jo šeit arī par to, kā tēli ir, kuri ar to tiek galā. Tas var dot spēku, tas var likt asociēties ar to, kā var iziet cauri šīm problēmām, kā var dzīvot tālāk pēc visa tā, kas ir noticis. Un tie apraksti, jā, tad es nonāku līdz tam, par ko es bēdījos, ka man ļoti liekas smieklīgi, ka cilvēki speciāli uzliek kameru, lai parādītu, kā viņi pārdzīvo un raud par kaut ko. Ceļšķi manis ļoti sasmīdināja, kā bija it kā ārsta, kurai bija nomirst pacients un kurai bija 5 minūtes saņemties un iet pie nākamā, vienkārši visu ignorējot. Tās 5 minūtēs paspēja uzstādīt vēl tā kā telefonu un nofilmēt, kā viņa raud un ielikt, cik ļoti viņa ir, cik ļoti viņa pārdzīvo un kā viņai nav laika tur tā kā izjust tās emocijas. Es domāju, nu tad tu gan paliktu viena, nevis uzstādīt trīkāju un filmētu, kā tu raud tajās 5 minūtēs. Bet, ja tas dabiski notiek runājot par kaut ko, es esmu ļoti emocionāls cilvēks un šīs ir man ļoti emocionāls tēmas. Mums arī nav jākaunās no tā, jo ir cilvēks, kas izlasot šo grāmatu, kurš šo grāmatu nelasīs, jo šim cilvēkam vairs nav nekāda sakara ar mani, un šim cilvēkam ir nospļauties par mani, lai gan tas bija cilvēks, kam vajadzēja mani izaudzināt un rūpēties par mani. Man pietika pateikt pirmo kritiku manā dzīvē par to, kā es esmu audzināta. Īsos dažos teikumos pateikt pirmo kritiku, par ko es tiku norakstīta pilnībā. Es atļaujos pirmo reizi runāt pretīm, un tas arī bija viss. Teiksim tā, ja šis cilvēks izlasītu šo grāmatu, man šķiet, ka pat tādam cilvēkam iekostu atzīt jau neatzītu neko, kas ir bijis nodarīts, bet es domāju, ka šī grāmata, ja jūs iedomājaties, ka tas viss notiek dzīvē, un tur ir vampīri, tur ir maģija, tur ir fantastiskas lietas, taču tas, kas ir par 90. gadiem un par visu to, kas notiek ar cilvēku, tas viss var notikt. Un daļa no tā ir notikusi ar mani, daļa no tām lietām ir notikušas ar mani pazīstamiem un pat tuviem cilvēkiem. Un es neuzskatu, ka šis ir mans labākais darbs literārā ziņā. Tas, ar ko es patiešām lepojos, tie ir literārā vērtība, ko es uzskatu, kam ir visaugstākā ar piederības zvaigznēm noteikti, tā ir man labākā grāmata. Taču, ja jūs vēlaties kaut ko īstu, ja jūs varbūt vēlaties dzīvot līdzi kaut kam, kas ir ļoti, ļoti īsts un pat nepārspīlēts, bet vienkārši paties un emocionāls un smags. Varbūt jūs neatrodat tur tieši to, kas ir noticis ar jums, taču dažkārt lasīt to, kas ir līdzīgs jūsu pieredzei, kaut kādā ziņā, varbūt pat tikai emocionāli, varbūt notikumi ir pilnīgi citādāk, taču emocijas ir bijušas līdzīgas. Tas var būt pat dziedinoši, jums ir kādam likties, kāpēc jāraksta par šausmīgām lietām, labāk visi, lai rakstīsim kaut ko skaistu un pūkainu un mīlīgu. Ir daudz, kuriem tas patiek, un es apsveicu jūs.
Taču man ir bijis tā, ka es lasu grāmatu un es tur ieraugu tās šausmīgās lietas, kas ir notikušas ar mani, un es redzu, kā tie tēli pēc tam dzīvo ar to tālāk, kā viņi var tikt galā ar tām emocijām. Piedot vai nepiedot, es izvēlos nepiedot. Dažiem cilvēkiem jā, bet katrā ziņā ne tam vienam cilvēkam. Bet tā ir mana izvēle. Taču kā šie cilvēki tālāk var dzīvot savu dzīvi un bet var būt laimīgi. Un tā nav arī slikta grāmata, manuprāt, arī tīri kā grāmata. Nav slikta, vienkārši droši vien labākā, jo viņa man prasīja ļoti ilgu laiku uzrakstīt. Es nevarēju tikt galā ar noslēgumu. Teiksim tā, man vēl nav noslēguma. Es vēl te esmu, es nezinu, kā tas beigsies un kurā brīdī varbūt man vairs runājot par tādām lietām nebūs jāraud, bet man bija grūti ar šo grāmatu, nevis to smago lietu dēļ, bet vienkārši uzrakstīt to visu tā, lai tas veidot loģisku stāstu, jo tajā nav nekādas loģikas, ko arī jāpiedzīvot sevišķi maziem bērniem, tīņiem, pusauģiem. Kāpēc tam šie cilvēki tālāk dzīvo, tur bieži vien nav ļoti skaidras grāmatas veida stāsta loģikas. Kā to pasniegt tā, lai tas lasītos kā stāsts, bija diezgan grūti, beigās man šķiet, tās mēs tiku galā, taču šī grāmata nāca smagāk nekā citas, smagāk nekā ikviena cita, tieši stāsta ziņā, kā viņu salikt kopā, lai viss loģiski iet uz priekšu. Un tur ir arī tādi apraksti, kas iet ar pilnīgi citas tēmas, kas nav par bērniem. Tur ir vardarbība, alkoholisms, narkotikas, sātanistu kopiena, kuri upurē dzīvniekus. Tur ir visas vienkārši, ja man vajadzētu uzskaitīt tēmas, tos tā kā satura brīdinājumus, tad man būtu vieglāk pateikt, kas tur nav. Ir, kas nav, jā, es neesmu mēģinājis sabāzt tur visu iespējamo. Ir tēmas, kas nav skartas, taču turpat ir tēmas, par ko vispār iesaka nerunāt, un kas tiek galīgi paslaucītas zem paklāja, vai par ko runā tikai caur, kad notiek kāds noziegums. Bet šī grāmata beidzas kaut kādā ziņā uz ļoti traģiskas nots, jo ne visu var atrisināt vēl vismaz. Vai tajā brīdī tie tēli to vēl var atrisināt. Daudz, ko viņi vēl nav tikuši galā un nav pārliecināti, ka jebkad tiks galā. Taču atkal citas lietas viņi ir dzīvojuši tik ilgi, viens tēls no 1899. gada. Un viņi vēl ir tepat jau pēc ļoti, ļoti ilga laika. Viens pēc kādiem 100 gadiem. Nē, vairāk, 200 gadiem. Viens pēc 100, viens pēc 200. Un šajā grāmatā var atrast sevi, var atrast varbūt līdzjūtību, saprast, kā tas ir, kad nav tā, kā bija jums. Jo es esmu saskārusies ar to, ka tad, kad cilvēkiem ir bijusi, lai kas ar viņiem nebūtu noticis tālāk. Par to ir šī lielā mērā šī grāmata. Lai kas ar jums nebūtu noticis tālāk, ja jums ir tas stingrais pamats, jums ir bijusi tā mīlošā ģimene. Arī problemātiski, arī ar problēmām, arī ar visu kaut ko neperfekta. Bet vienkārši normāli, kaut cik stabila ģimene. Pat jūs vecāki izšķīrās, bet tomēr jūs saņēmāt kaut kādu atbalstu, jums ir kaut kāds kodols iekšā, kas tur arī paliek. Ir cilvēkam nav tāda kodola, kuri nekad nav redzējuši neko normālu, kuri ir uzskatījuši par normālu to, kas ir vis tālāk no normāla, cik vien var būt. Un kāda ir atšķirības starp to? Varbūt tas ar jums palīdzētu saprast tos, kuri
man ir 39 šogad un paliks 40, kuri vēl aizvien turpina raudāt par tām lietām un kuri vēl aizvien nespēja runāt par to mierīgi. Un liekas, tas bija sen izbeidz. Tev taču vajadzētu jau sen būt pieaugušai un tikšu ar to galā. Vai negāju pie terapeita, vai tu kaut ko nerisinājies, esmu gājis pie terapeita, kaut ko es risinājis. Ir lietas, ko nevar izrisināt pilnībā. Vai var, bet tam ir tādā gadījumā varbūt ir vajadzīgi vēl 40 gadi. Varbūt būs 80, un es nomierināšos. Saprast to, kas varbūt nav nekad bijis jūsu dzīvē, varbūt palielināt līdzjūtību. Tam šī grāmata var palīdzēt. Saprast citus cilvēkus, kādai viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un mums nav jāpiedod to, kad bieži vien arī šie te upuri izaug par sliktiem cilvēkiem. Vai kādu periodu ir slikti cilvēki. Un tikai tad, kad viņi sāk saprast, kas un kāpēc, un kad viņi saprot, ka tā īstenībā nav norma, viņi var sākt mainīties. Varbūt tas jums palīdz saprast kaut ko par citiem cilvēkiem. Tātad par to ir šī grāmata. Nākamajā video es izlasīšu vienu fragmentu no šīs te grāmatas, kas droši vien arī neies pavisam mierīgi, bet to fragmentu, ja jūs vēlaties noklausāties, tas ir viens atsevišķs fragments, kas neko īpaši, kā saka, nenospoilero. Nezinu, ko pateikt, Latvijas tiešām nezinu. Arī nosaukums ir Deģenerāti un rokstāri, nevis izdzimteņi un rokzvaigznes, jo man vienkārši patīk, kā tas skan labāk manā domāšanā. Tātad to nākamo video vai nu skatīties vai nē, tas neko neizbojās, jūs pieredzējat, tas ir vienkārši fragments, kas var parādīt šo to no tā, kas būs manā grāmatā. Tik cauri labāk nekā man likās. Neko nelabošu, kā ir tā ir, jo kā bija, tā bija. Un te nu es esmu, darot to, ko es gribēju. Izpildot grāmatas un dzīvojot savu dzīvi ar visu to bagāžu, kas man ir.